Kādu dienu Berimoram iesāpējās aste. Viņš devās pie daktera, kurš ieteica kustības svaigā gaisā, vislabāk pie jūras. Berimors devās pastaigā, taču aste sāpēja. Viņš sāka lūkot pēc braucamā. Blakus bija autosalons. Berimors saskaitīja naudu, taču mašīnai tās nepietika. Ejot tālāk, viņš satika kaimiņu, kurš no šķūnīša bija izvilcis veco divriteni. Kaimiņš teica, ka pagājušo gadu viņam bijusi šausmīga depresija, kur viņš izārstējis Liepājā. Berimors pārkrāsoja kaimiņa divriteni, pielika tam grozu, tauri un jaunus pedāļus un devās ceļā. Nonācis Liepājā, Berimors devās uz rožu laukumu. Viņš domāja, ka tur vienmēr smaržo rozes, taču tās tur nesmaržoja. Atkal iesāpējās aste. Pie jūras Berimors satika Liepājas bērnus no mākslas skolas, kuri viņu sāka zīmēt no visām pusēm. Tas ļoti palīdzēja pret astes sāpēm, un Berimors varēja priecīgi daudzīties Liepājas pludmalē. Kādu dienu Berimors paņēma divriteni un devās izbraucienā. Pēc vairākiem kvartāliem viņš pamanīja kādas mājas logā savu draugu kaķi Simpsonu. Berimors aicināja kaķi līdzi. Draugi izbrauca no pilsētas, cauri mežam un nonāca pie upes. Tā bija strauja un augsta. Berimors pamanīja skudras, kuras cēla savu māju, tad vēl arī taureni. Pa to laiku kaķis Simpsons uzkāpa zarā un iemeta makšķeres āķi upē. Berimors sekoja taurenim dziļāk mežā, bet kaķis paslīdēja un iekrita upē. Simpsonu upe nesa strauji, un brīžiem viņš pazuda zem ūdens. Berimors mežā sausījās, sadzirdēja, ka kaut kas tālumā nav labi un metās skriet. Kaķim klājās slikti. Berimors metās upē un izglāba draugu. Vakarā abi sēdēja pie ugunskura un cepa desas. Berimor nāca braukt ar riteni. Es tevi mīlu, Suse. Liepājā apkārt daudzās tukšais, nejaukais Buņģa. Troksnis ir milzīgs un nevienam viņš nepatīk. Slavenais varonis Berimors ar savu super divriteni izbrauc ielās. Buņģa turpina kaitināt Liepājas iedzīvotājus. Berimors strauji min pedāļus un ar super divriteni pārmeklēja visu Liepāju. Kādā nomaļā ielā Berimors atrod Buņģu. Viņi cīnās.
Beidzot, buņģa ir pieveikts. Berimors noņem aizsargbrilles un smaida. Pilsētas bērni apsveic Berimoru un apbalvo viņu ar ordeni.